Parunāsim par alkoholu šodien. Pirmo reizi es iedzēru, ka man bija 14 gadi. 16 gados es pārdzēros pirmo reizi, noķēru tā saucamo bezfilmu. Un 23 gados apzinājos, ka man ir nopietna alkohola problēma. Un tad es pirmo reizi pārtraucu dzert, atmetu uz 8 mēnešiem. Un to 8 mēnešu laikā es jutos superīgi, jo es varēju kontrolēt situāciju. Un tagad, skatoties atpakaļ, es saprotu, kāpēc man tas bija tik ļoti vajadzīgs. Jo es iekšā jutos ļoti nevērtīgs, un tāpēc tā kontrolas sajūta man deva to ilūziju, ka es esmu vērtīgs, ka es situāciju nosaku, un tas man ļoti patika. Bet vēl vairāk man patika justies labi, jo kāpēc es dzēru vispār? Tagad es to saprotu. Alkohols nebija mans ienaidnieks. Viņš man bija zāles, viņš man bija vislabākais draugs, viņš man deva to brīnišķīgo sajūtu, kas man trūka. Man visu laiku bija iekšā trauksme un nemieris. Visās situācijās, sevišķi sociālās situācijās. Varētu pat teikt, ka man bija tā fobija būt visādās sociālās situācijās, jo man tas ļoti lielu nemieru deva. Un tāpēc, tiklīdz es varēju iedzert, es jutos vienkārši kā zivs ūdenī. Viss bija uzreiz forši, visi bija draugi. Viss bija vienkārši kolosāli. Un man tā sajūta vienkārši tik ļoti bija vajadzīga, ka es biju gatavs ciest to vainu, kas vienmēr nāca pēc pārdzeršanās nākamajā dienā. Un tad to es savukārt risināju ar to kontroli. Es tēloju, ka viss ir kārtībā, ka man nav paģiras, lai cik tur būtu tās briesmīgākās paģiras, vai ne? Nē, viss ir kārtībā, es ieju dušā, pēdu, viss funkcionēju, pat vingroju, sportoju. Ja? Gadiem tas notikās. Es paģirains regulāri sportoju, skrēju. Un tādējādi pierādīju sev, ka viss ir kārtībā. Atkal tā kontrola spēja sevi tā forši piedzīvot. Vai ne? Un beigās izveidojās šis te paterns, superīgi jušanās iepriekšējā vakarā, pēc tam vaina un pēc tam kontrole. Un no šī te paterna es nevarēju izkļūt gadiem. Mocījos ar to, gāju pat pie ārsta. Viņš man pateica, tas taču ir normāli, vai ne? Jo es redzu, nebija tāds, kā teikt, smagais alkoholiķis, kurš tur izdzer litru vakarā un vienkārši vispār nevar funkcionēt. Droši vien viņš paskatījās uz mani un domāja, tas jau vēl tur funkcionē un ir pilnīgi vēl ok, kādas viņam problēmas. Visi taču iedzer un visi kaut ko tur apēd garšīgi un tāda viņam bija pieeja, vai ne? Bet es biju diezgan izmisis tajā laikā. Bet tagad, kā hipnokočs un dziednieks, es atskatos uz to visu, un es tagad saprotu, kas tur viss bija. Pamatā visam bija tās emocijas. Jā? Man vienkārši vajadzēja justies labi, jo man kaut kā trūka. Kaut kas bērnībā trūka, tā drošība nebija pietiekoša, un arī vienaudžu barā nebiju vienmēr īsti pieņemts. Un tad, kad es pieaudzis, pusaudzis varēju iedzert un justies forši, tad man bija, kā teikt, amats rokā un āķis lūpā. Es zināju, kā es varu beidzot justies droši. Un tā tas arī notikās. Un tagad atskatoties, vai ne, visi mēs domājam, ka alkohols ir inde un mūsu ienaidnieks, un kā vispār sabiedrībā tā alkohola problēma tiek risināta. Visi fokusēs uz to vielu, uz to alkoholu, vai ne? Dzeriet uzmanīgi, un, kā teikt, alkohols ir tā problēma, un, medicīna arī, ka viss ir par to alkoholu, un tad tur iešuja tās ampulas un nokodē, vai ne, un pret to alkoholu, bet tā īstā problēma jau ir cilvēku dvēselēs, emocionāli, tās ir sāpes. Citam, kā man, tā ir tā drošības sajūta, un tas, tā trauksme, ko viņš grib apslāpēt, citam tās ir neizturams sāpes, ka viņš vienkārši grib aizmirsties, vai ne? Un tas nav alkohols. Alkohols tādiem cilvēkiem ir tā, pēdējais tas glābiņš, kas viņiem vispār ļauj funkcionēt īstenībā. Jo bez tā cilvēks vispār neredz nekur dzīvē izēju. Un tas ir muļķīgi teikt, reku, alkohols ir tava problēma, tu viņu nometīsi un tavu dzīve sakārtosies. Bieži vien tur nekas nesakārtosies. Ja cilvēkam ir tādas sirdi plosošas emocijas iekšā, un viņš nezin, kā viņas risināt,
Kas tur var sakārtoties? Protams, ir visādi veidi, cilvēki griežas pie Dieva, un tas viņu dziedina, visādās komunās tur dzīvo, un ir arī visādas tās ārstēšanas tehnikas, bet principā tur jau viss tomēr saistās ar zemapziņu un ar sajūtām. Tas viss slēpjas tur zemapziņā. Un es kā hipnokaučs, es palīdzu jums saprast, kas ir tā sajūta, ja? Kas jums patiešām tur iekšā ir, kas liek dzert. Un tad es varu aizvest jūs līdz saknei, kur tas viss radās, kāpēc tā sajūta ir. Un tad mēs varam visu to dziedēt un pareizā veidā integrēt. Un tādējādi, jūtoties tagad labi, tad jūs varat pieņemt lēmumu, alkohols man nav vajadzīgs, piemēram, vai ne? Un tam ir jānāk vienkārši no sirds, ka tu to sajūti. Tagad man iekšā ir tik forša sajūta, ka man vairs tas aizvietotājs nav vajadzīgs. Es pats jūtos kolosāli, vai ne? Tā kaut kā. Un tā kā droši nākat uz izaugsmesterapija.com, paraksieties uz brīvo konsultāciju un strādāsim ar to, jo daudzi veiksmīgi cilvēki, kas darbā daudz ko sasniedz un kam ir mērķi, arī ir alkoholiķi. Tādi paši kā es biju, funkcionējoši alkoholiķi, kas ir ļoti grūti. Ir sapņi, ir mērķi, bet, kā teikt, paši esam, dēļ tā emocionālā tā trūkuma iekšā nesanāk no tā cikla izkāpt ārā. Bet to var visu izdarīt. Tā kā nākat un strādāsim.